Kā iegādāties nekustamo īpašumu ar hipotekāro kredītu? Pastāstīšu pāris soļus, jo tas ir nedaudz savādāk, kā pirkt tomēr ar saviem iekrājumiem vai kā savādāk. Pirmais solis noteikti ir tāds, ka jums ir jāsazinās ar savu banku un jāsaprot, kāda ir tā summa, ko banka ir gatava kreditēt, un, lai jūs varat saprast, kādu īpašumu, tad jūs varat skatīties pa kādu cenu, un pa kādu summu. Attiecīgi tā, solis numur 2 ir tas, kad, foršais moments, kad jūs ejat skatīties savas topošās jaunās mājas. Noteikti pārbaudiet inventarizācijas lietu, noteikti pārbaudiet zemes grāmatu, un ja inventarizācijas lietā viss ir kārtībā un viss atbilst aktuālajiem, tad viss būs diezgan vienkārši un nav par neko jāuztraucās. Trešais solis, tad, kad esat arī veiksmīgi pakolējušies, ko noteikti vajag darīt, trešais solis attiecīgi ir tāds, kad būs jāveic nekustamā īpašuma vērtējums. Ja jums pretī ir aģents, tad viņš to palīdzēs sakārtot, tad nebūs nekāda problēma. Ja nav aģenta, tad pašiem jāmeklē vērtētājs, kurš pāris nedēļu laikā, vai kā viņam sanāks laiks, sagatavos vērtējumu, kas būs oficiāls dokuments priekš bankas, lai bankai ir pamats uz kā tad izsniegt kredītu. Attiecīgi vērtējums ir 100 000, tad banka arī kreditēs uz 100 000, nevis uz 150 vai kā savādāk. Lūk tā. Ja mēs skatāmies tālāk, tad nākamais solis būtībā ir pirkuma līguma sagatave. Tas ir tad, kad banka ir apstiprinājusi kredītu pamatojoties uz vērtējumu, tad ir jāsagatavo pirkuma līgums. Atkal, ja ir aģents priekšā, tad viņš viņu sagatavos priekš attiecīgās bankas, jo bankas katra grib to pirkuma līgumu nedaudz savādāku. Jo sanāk uz to īpašumu, kas būs jūsu, banka liek savu ķīlu, tāpēc ir lietas vienkārši, kuras viņi grib redzēt. Tad, kad ir saskaņots pirkuma līgums, tad nākamais solis ir notāra organizēšana. Tas svinīgais brīdis, tad, kad tu paraksti dokumentu notāra birojā, un tad jau jāiesniedz dokumentu zemes grāmatā. Lai zemes grāmatas tiesnesis apstiprina, ka darījums var veikt, ka viss ir kārtībā. Jo banka naudu izskaitīs arī tikai un vienīgi tad, kad zemes grāmatas tiesnesis būs atsūtījis e-pastu, ka viss ir kārtībā, ka īpašums jau ir pārreģistrēts uz jauno īpašnieku, un tad tikai banka uz tā pamata arī skaitīs naudu pārdevējiem. Jā. Pēc tam, kad tas jau ir izdarīts, tad ir pieņemšanas nodošanas akts. Pieņemšanas nodošanas aktā saraksta elektrību, ūdeni, gāzi, citus rādījumus, norāda, cik atslēgu komplekti ir un tādā garā. Un tad jau būtībā pārdevējs arī būs jau saņēmis naudu no bankas, viss būs priecīgi, viss būs forši, un tad tik atliek svinēt dzīvi un izbaudīt jauno īpašumu. Kaut kā tā. Ja ir kādi jautājumi par procesu, droši rakstiet komentārā, es atbildēšu.